Čau visiem, kuri klausās vai skatās Rēzeknes novada jauniešu veidoto podcastu 2. sēriju par tēmu zaļāks dzīvesveids no iedzīvotāja puses un ko pašvaldība var darīt, lai to veicinātu. Podcasts tiek ierakstīts Eiropas solidaritātes korpusa Move to Improve Vol 2 ietvaros. Un pirms sākam nopietnas sarunas vēlos pateikt, ka Eiropas komisija neuzņemas atbildību par podcastu autoru pausto viedokli. Esmu Ilja Gruznovs, viens no projekta darba grupas, un pie mums šodien viesos Gaigalavas pagasta Kvāpānos ir Zero Waste Latvija valdes locekle, aprites ekonomikas un mazatkritumu entuziaste Elīna Kolāte. Čau, Elīna! Vasale! Paldies, ka atradāt laiku šodien pie mums atbraukt. Apmācību Go Green ietvaros jaunieši no Rēzeknes novada ir sagatavojuši jums dažus jautājumus, uz kuriem mēs arī ceram dzirdēt jūsu atbildes. Bet kā ierasts, pirmais tāds ļoti nopietnis iesildošais jautājums. Iedomājieties, ka jūs esat Tūkstneša salā. Un jums līdzi var paņemt tikai 3 lietas. Kādas tās būtu un kāpēc tieši šīs? Pēc iespējas vairāk dzeramu ūdeni, cik es varētu paņemt. Ja tā lieta var būt, piemēram, 2000 litru konteiners, tad es tādu paņemu ar ūdeni. Tad laikam noderētu kaut kāds spogulis, jo laikam ar to var kā padot to ziņu tur saulē spīdināt, un varbūt kāda garām lidojoša lidmašīna pamanīs tur mani. Un tā trešā lieta. Kaut kādas siltas drēbes. Tad, ja tā ir viena lieta, tad tas ir gan jau kaut kāds kombinizons. Paldies, interesanti izvēle. Bet kāpēc nevarētu paņemt vienkārši mobīlo telefonu un izsaukt glābējus? Man nav pārliecības, ka tur būs kaut kāda zona. Labi. Jo cik es, tie mani parastie ceļi, kur ir tā zona, tur nav tādu Tūkstneša salu. Tā kā es šaubos, vai tur būs zona. Un tātad cerēsim, ka ūdens nebeigsies tik ātri. Arī tas. Un kur es uzlādēšu to telefonu? Tieši tā. Nosūtīšu visiem ziņas, selfijas un es uz tādas salas, viss baterija beidzās, un tālāk. Un spogulītis arī noderēs palūkoties. Jā, varēšu palūkoties, kā ar katru stundu pavairojas kaut kādas tās rūpju rievas man sejā. Tā kā tās tomēr ir lietas, ko dažādi var izmantot. Es palieku pie savas izvēles. Super variants. Super. Ja kāds grib pievienoties, aicināti. Tad būs 2 spogulīši un 2 cisternas ar ūdeni. Tā ir lielāka iespēja izdzīvot. Ilgāk. Vakar mūsu jaunieši tikās ar Sija alās pārstāvi, kur klausījās par atkritumu šķirošanu un nodošanu. Tomēr viņam palika viens tāds jautājums, kuru viņa aizmirsa uzdot Edītei, un varbūt jūs varēsiet izstāstīt. Kur un kā var izmest kaitīgos atkritumus, un kas pie tā pieder? Kā arī tāpat, kas notiek tālāk ar šiem kaitīgiem atkritumiem? Es izdzirdot par to, ka varētu būt runa par bīstamajiem atkritumiem, domāju, bet kāda tur īsti ir tā bīstamo atkritumu definīcija? Jo es saprotu, kas tur ietilpst, un tad bīstamo atkritumu definīciju vajag. Tātad, bīstamie atkritumi ir atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos bīstamus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai, un kuri atbilsta atkritumu klasifikātorā. Tātad tas ir kaut kas, kas ir kādam bīstams. Tas var būt pilnīgi jebkas. Bet, piemēram, tādas sadzīves atkritumi kā plastmasas pudeles, kartona kastes, ābolu sērdzes netiek uzskatīts par bīstamajiem atkritumiem. Tur vajag kaut ko drusku tādu štangrāku. No tādām lietām, ko varbūt mēs izmantojam ikdienā vai gana bieži, lai zinātu, kas tie tādi par produktiem ir, tās varētu būt zāles un to pārpalikumi kaut kādi neizlietotās, tās, kurām ir beidzies termiņš, baterijas, elektroierīces,
arī elektriskās smēķēšanas ierīces, saltiņi un tā tālāk. Kas vēl? Gan jau daļai no jums kaut kur mājās glabājas pagalmā šīferkaudze, tas arī. Vēl daži citi būvmateriāli, bet arī ne visi. Piemēram, ķieģeli īsti nevar uzskatīt par bīstamo atkritumu. Nonākot dabā, nekādas ārkārtīgi kaitīgas vielas no ķieģeļa. Vai, piemēram, no grants, ko arī var uzskatīt par būvmateriālu, neizdevās. Tas gan nenozīmē, ka vajag mest, kur pagadās, bet tas nebūtu īsti bīstamais atkritums. Kur likt un kas tālāk notiek? Atkarīgs kas. Sākšu ar svarīgāko – smēķēšanu. Visas tās elektroniskās smēķēšanas iekārtas var likt turpat, kur jūs liekat baterijas un kaut kādas mazās elektroniskās ierīces. Parasti tās kastes ir lielos veikalos, un tur var mest iekšā arī tos saltiņus. Un viņi beigās nonāk tajā pašā mazās elektronikas plūsmā, tur viņi šķiro pa labi, pa kreisi. Un tad tieši, kas notiek ar tām smēķēšanas iekārtām, no tā visa, kas tur ir, nevajag domāt, ka es sašķiroju, tad tagad visu pārstrādās. Tā nenotiek. No tā visa, kas tur ir, pārstrādājams, ir tāds maziņš akumulātoriņš, kas tur ir iekšā. Viņš aizņem apmēram no tā visa tilpuma kādu 20. daļu. Pārējais aizies vienkārši poligonā, paliks gulēt. Un tad to bateriju var pārstrādāt. Tas nenotiek Latvijā, tur viņi sūta uz Lietuvu, un tad Lietuva savāc un sūta uz Vāciju vai Franciju. Tā kā tā ir tik sīka, specifiska daļa, tad tas ir normāli, ka katrā valstī nav viņas pārstrāde. Un ka varbūt Eiropā ir 1 vai 2 vai 3 rūpnīcas, kas ar to nodarbojas. Tātad, smēķēšanas iekārtas metam pie elektronikas vai bateriju izkastē, abās divās būs labi. Ir arī vietas, kur ir speciālās tieši tās saltiņu kastītes. Es nezinu, vai jums novadā tādas ir manītas vai nē. Tur arī var mest, bet būtībā ir vienalga, vai tu met saltiņu kastītē vai mazās elektronikas vai bateriju kastītē. Visos gadījumos aizies pareizā virzienā. Nevajag mest parastajām izkastē. Parastajām izkastē nevajag mest. Jo tad tas visticamāk nonāks vienkārši atkritumu poligonā, kur var nopietni piesārņot tos ūdeņus, kas tur tek cauri. Un, piemēram, Getliņos, kur ir uzsākta tās bioloģiskās atkritumu daļas atdalīšana, tas ir atved parasto miskasti. Liela daļa no tās miskastes, 30–40%, ir bioloģiski noardāmie zaļie atkritumi, pārtikas pārpalikumi, visādi zari un tā tālāk. Un tad viņi mēģina atdalīt, lai šo te lielo masu kaut kā kompostētu, kaut kādu biogāzi iegūt un tā tālāk, kaut ko jēdzīgu. Bet kā viņi mēģina atdalīt? Ne jau tur cilvēks ar rokām iet. Tas notiek automātiski, mehāniski. Un tur tajā kastē ar to bioloģisko daļu sakrīt tas, kas ir smags un neliels. Pēc tam, kad tur plasmasas pudeles ir aizpūstas, ar magnētiem metāli izvilkt un tā tālāk. Un smags un neliels ir arī saltiņš. Jo viņš ir tāds relatīvi pasmags, ja tu salīdzini, piemēram, ar kaut kādiem maisiņiem, pudelēm, kastēm tā tālāk. Un, diemžēl tā ir, ka tā masa, kas ir sagatavota it kā kompostam, tur ir tie saltiņi, viņi tur mētājas iekšā. Tādu kompostu nevienā zemē nevar likt. Tā. Otrs svarīgākais – medikamenti. Ir viens tas, ko varat darīt, otrs ir tas, vai jums ir tādas iespējas. Rīgā man ir diezgan plašas iespējas, daudzas aptiekas pieņem vecos medikamentus. Laiku pa laikam vajag paskatīties savā medikamentu kastītē, un ja tur ir paracetamols, kam beidzies termiņš 20. gadā, tad nesam uz aptieku. Bet aptiekām nav obligāti tas jādara. Aptiekām obligāti nav jāpieņem šie medikamenti. Ja grib būt ļoti labs, zaļš un ētisks un sociāli atbildīgs, to var darīt. Ja negrib,
nav neviena likuma, kas noteikti, ka tas ir jādara. Kas ir žēl, ka tāda nav. Un cik ir runāts saimā ar deputātiem jau ļoti ilgstoši, nevienam neinteresē šis jautājums. Neviens viņu negrib risināt. Tur kaut kādas zāles, miskastes. Nav seksīgs jautājums vispār. Un neviens arī to tā kā neķers risināt. Un es varētu saprast, kāpēc, piemēram, mazākās aptiekās, īpaši reģionos, kāpēc nepieņemtu aptiekas, kāpēc viņas to izlemtu. Ja aptiekās strādā vienā maiņā, piemēram, viens farmaceits, viens darbinieks, tad tomēr pieņemt tos atkritumus, tas arī ir savs darbiņš. Tev viņi ir jāsavāc, tev ir jāpārbauda, vai tajā maisiņā nav kaut kas liekas, ko tu nedrīksti savākt. Tad ir arī jāsagatavo tālākai nodošanai tas. Un teorētiski vajadzētu būt tā, ka tā tālākā nodošana ir pie bīstamo atkritumu apsaimniekotāja. Tas labākais veids, kā tikt ar šo galā, būtu vienkārši dedzināt augstā temperatūrā, speciālajās dedzinātavās, nevis pagalmā ugunskurā. Tā. Un vēl, kas varētu būt aktuāli pavisam vienkāršam cilvēkam, elektronika, kas bieži vien ir nododama lielākos veikalos, bet arī es nezinu, kāda situācija ir Rēzeknes novadā, cik daudz jums ir šādu lielāko veikalu, kur to elektroniku ir viegli nodot. Komentējot par saltiņu nodošanu, Rēzeknē ir specializētas vietas, kur nodot saltus, jā, un visas elektroniskās cigaretes. Un arī mūsu lauka parasti aptiekās stāv specializēti konteineri nederīgu medikamentu pieņemšanai. Super! To ir ļoti patīkami dzirdēt, ka tās aptiekas ir atradušas tādu iespēju. Bet es arī pilnībā saprastu un pieņemtu, ja aptieka izlemtu tā nedarīt, jo tās ir savas izmaksas, un ja tev ir tagad blakus ir otra aptieka, kas to nedarīs, un tu dari, tad beigās sanāk celt cenas, lai šo varētu tā kā īstenot. Un tad beigās sanāk, ka tu, būdams sociāli atbildīgs, dari pār savam biznesam, jo kaimiņš varbūt to nedara, viņam tas sanāk lētāk, un protams, kur tu pirksi zāles? Dārgākā vai lētākā vietā, kā tu labāk gribētu. Lūk, un tas ir jautājums, kuru vajadzētu sakārtot, bet neviens to negrasās darīt. Ļoti žēl. Jā, cits jautājums. Cik lielas iespējas cilvēkos piesaistīt to pašu medikamentu nodošanu? Ja varbūt kādiem vecāka gājuma cilvēkiem vienkārši, man žēl tā paracetamola, kam jau 4 gadus atpakaļ termiņš beidzies. Varbūt vēl noderēs? Tur jārunā drīzāk ar farmācijas ekspertiem un ārstiem par to, cik svarīgs tiešām ir tas termiņš un kad zināt, ka tiešām tās zāles jau ir bīstamas veselībai. Jo, piemēram, ar pārtikas produktiem mēs labi zinām, ka nevienmēr tas, ka pienam termiņš ir 24. augusts, nozīmē, ka 24. augustā tas ir jālai ārā. Tur mēs tomēr mēdzam uzticēties savai ožai un garšas sajūtām un pēc tā nosakām un pēc tam pastamies, jā, tiešām jau 10 dienas termiņš beidzies. Tā kā neesmu eksperta tieši tajos medikamentu jautājumos par to, kurā mirklī tiešām ir jāņem vērā tas, ka pa daudz ir pagājis. Jo noteikti tur ir vēl kaut kāds tāds bufer periods, kad īstenībā jau lietot var un nekas šausmīgs nenotiks. Cik ilgs, kurām zālēm, nezinu. Daudz tiek runāts par aprites ekonomiku un Eiropas zaļo kursu. Jums, kā aprites ekonomikas entuziastei, ar kādām problēmām ir nācies saskarties, veidojot vai strādājot pie aprites ekonomikas zaļā kursa ieviešanas Latvijā? Laikam tā lielākā problēma ir izpratne par to, kas tas vispār ir. Jo dažādos dokumentos ir skaisti zīmētas piramīdas vai citādās formās parādīts, kas ir svarīgākais aprites ekonomikā. Un svarīgākais ir atkritumu daudzuma samazināšana un tāda pārpatēriņa piebremzēšana un resursu lieka netērēšana, kas cilvēku valodā nozīmētu
pirkt tikai tās lietas, ko tev tiešām vajag. Un pie tā katra pirkuma pārdomāt, vai tiešām šis ir vajadzīgs, vai arī man ir iespēja kaut kur jau dabūt to lietu, pie kāda, vai tad nākamais būtu, ja tomēr vajag, tad meklēt varbūt lietotu preču iespējas, nomas. Ja tas nesanāk un tiešām jāpērk jauna lieta, tad meklēt un izvēlēties to, kurai tā ietekme uz vidi ir mazāka. Un tad pašās beigās tajā piramīdā vai citā veidojumā, kā to varētu salikt kopā, pašās beigās teorētiski vajadzētu būt atkritumu šķirošanai, jo tie atkritumi ir radušies, un tad domām par pārstrādi. Bet gan dažādās apmācībās, gan arī tādās Latvijas mēroga augsta līmeņa, piemēram, konferencēs, runā praktiski tikai par pārstrādi un šķirošanu. Un tad mēs kā Zero Waste Latvija mēģinām bilst, hei, bet kā tur bija ar tiem pamatiem, jā, tur, par ko vajadzētu varbūt domāt 80% gadījumu, un tad, ja galīgi tie atkritumi rodas, labi, meklēsim veidus, kā sašķirot un ko tur tālāk darīt. Un ļoti grūti ir pievilkt atpakaļ pie tā, ka mums taču jārunā par tiem pamatiem, kā mēs mazināsim atkritumu daudzumu kopumā. Nevis saražosim tos atkritumus riktīgi daudz, un tad domāsim tā, kur lai šito te vispār liek, izrādās, ka šito nevar pārstrādāt. Pavisam vienkārši liela atkritumu daudzuma saražošana, tās pašiem problēmas beigās. Un ja ir iespēja saražot mazāk, tad tās problēmas ir mazāk. Par ko es runāju, piemēram, mēs katrs tur varam iedomāties vai vēlēties un darīt visu, lai saražot mazāk atkritumu. Bet tad, kad tu aizej uz veikalu un tev ir pieejams, piemēram, tur siers vai konfektes tikai iepakots vismaz 2 iepakojumos uzreiz, tā vairs nav tava atbildība, ka tu nevari izvēlēties nemaz labāku variantu. Un tas, uz ko mēs kā biedrība mēģinām iet, ir panākt tās sistēmiskās pārmaiņas, kas cilvēku valodā nozīmē to, ka videi draudzīgām izvēlēm būtu jābūt vieglām, loģiskām un noteikti nedārgākām, kā tas, kā mēs esam darījuši iepriekš. Un tad var sagaidīt no cilvēkiem, ka viņi mainīsies. Bet vienkārši visu laiku močīt par to, ka sabiedrība, it sevišķi jaunieši, nav izglītota un neko nemāk un neko nedara un negrib, tad, kad viņiem pat nav uzstādīts atkritumu šķirošanas konteineris, par ko mēs runājam vispār? No kurienes ir tādas domas, ka viņi negrib vai nemāk, ja tu pat neesi iedevis infrastruktūru, lai paskatītos, ko tad viņi darīs, kad viņiem būs šī infrastruktūra. Jā, tā tad sākas viss no pašiem pamatiem, no savas mājas, savas ikdienas, un tā tas aiziet uz to globālāku līmeni. Es teiktu, ka otrādi. Ka jābūt otrādi, lai tev tiek iedota tā iespēja izdarīt to izvēli. Kā tu izdarīsi izvēli, piemēram, pirkt pārtiku pārstrādājamā iepakojumā, ja veikalā būs tikai pārtika nepārstrādājamā iepakojumā. Labi, tu tur olas dabūsi pie kolēģis no saimniecības un tomātus pats izaudzēsi, bet vēl kaut ko vajag. Un ja tās izvēles iespējas ir nelielas, tad es nezinu, kādā veidā tevi varētu vainot pie tā, ka tu neesi izdarījis izvēli, kas vispār neeksistē. Vai ir ārkārtīgi grūti atrodama. Jā. Vai un kā pašvaldība var veicināt saviem iedzīvotājiem vidē draudzīgu paradumu veidošanu ikdienā? Īstenībā pašvaldībai ļoti liela loma ir. Rīgā nesen bija tā, ka tika pieņemts lēmums, ka tiešām palīdzēsim iedzīvotājiem šķirot, un tas lēmums bija, ka pie visām daudzdzīvokļu mājām, kurās ir vismaz 10 dzīvokļi, ir obligāti
jābūt atkritumu šķirošanas konteineram. Nu, jābūt un viss. Jā. Protams, to konteineru skaits palielinājās, visi viņi lika, jo ir jābūt. Un tu redzējies, ko? Sāka palielināties šķiroto atkritumu apjoms un mazināties nešķiroto. Kurš to būtu domājis, ka cilvēkiem iedod konteinerus un iedomājas, viņi sāk šķirot? Tie ir neizglītotie cilvēki, kas neko negrib. Pēkšņi sāk šķirot. Jā, viņiem iedod konteinerus un sāk šķirot. Tas, tāda raķešu zinātne. Bet, protams, lai izstrādātu šos noteikumus, tas jau nav tā vienkārši, ka šodien apsēdies, uzrakst un tagad visiem piezvan tā apsaimniekotāji no rītdienas, lai visiem būtu. Tur ir milzīgas, sarežģītas, garlaicīgas, ilgas sarunas gan ar atkritumu apsaimniekotājiem, gan ar namu apsaimniekotājiem, gan ar dažādiem biznesiem un beigās tad izvelk to kaut kādu kompromisu. Bet, tas gadījums tur ļoti skaidri tie skaitļi pierādīja, ka jā, ja iedod infrastruktūru, sāk arī šķirot. Un tieši tie atkritumu šķirošanas jautājumi, tas ir pašvaldības jautājums. Tas ir pašvaldība nolēma, kā viņi grib šķirot savā teritorijā. Attiecīgi viņi šādus noteikumus uzstāda atkritumu apsaimniekotājiem. Dažos novados ir viens, dažos vairāki. Tā pašvaldība ir tā, kas spiež un saka, mēs gribam šitā, mēs gribam, lai būtu šādas un tādas iespējas. Un tagad ar jauniešiem aprunājot, es redzēju, ka cilvēkiem, kas dzīvo daudz dzīvokļu namos, nav šīs iespējas. Mēs nevaram gaidīt no cilvēkiem, ka atkritumu šķirošana kļūs par viņu prioritāti dzīvē, un viņi darīs visu, lai sašķirot tos savus atkritumus, aizvest tur kaut kur. To nevar gaidīt. Tāpat paskatāmies vēl uz citām tādām foršām iniciatīvām, kas varbūt bijušas citur Eiropā. Man ļoti vērtīgi šķiet tāda iniciatīva kā autiņbiksīšu maiņa. Kāpēc? Kas tur ir pašvaldībai? Kāpēc pašvaldībai uz to vajadzētu iet? Tie pamperi, viņi ir smagi, aizņem daudz vietas poligonā, un tur tiešām neko nevarēs pārstrādāt. Jo, lai kaut ko varētu pārstrādāt, tam materiālam pirmkārt ir jābūt daudz maz tīram. Izlietot pamperi nav tīri. Viņu dzīves mērķis ir kļūt netīriem. Tur nebūs arī nekādas iespējas tur kaut ko izšķirot un pārstrādāt. Pašvaldībai kaut kā jātiek ar tiem atkritumiem tad galā. Visticamāk, tas ir kaut kāds atkritumu poligons, kurš tur krājas, sakrāsies pa daudz, būs jābūvē jauns. Tu pie mājas gribi sev atkritumu poligonu? Noteikti ne. Jā, es domāju, ka šī nav īpaši oriģināla atbilde. Neviens negrib. Un tad būs šie lielie strīdi, kur tad būvēt jaunu un tā tālāk. Otra lieta ir jaunos vecākus un bērnu radīšanu no vienas puses. Mēs kā sabiedrība mēģinām iecelt tādā svēto kārtā, ka tas ir jādara un ļoti svarīgi un ka mēs ļoti gribam atbalstīt jaunās ģimenes, bet dārgi tie pamperi, ja? Dārgi sanāk. Un tad dažviet Eiropā dažas pašvaldības ir uzsākušas tādu iniciatīvu, ka viņas nodrošina tādu tā kā autiņbiksīšu, sauksim to par bibliotēku. Proti uz to laiku, kad tev vajag, tu paņem, lieto, pēc tam nodod atpakaļ, un tad tur tiek veikta ķīmiskā tīrīšana, lai viss būtu droši un labi, un netiek radīta tā milzīgā atkrituma kaudze. Jo tā kaudze tiešām ir milzīga. Kad man tas bija aktuāli, mans bērns bija bebītis, tad es biju nopirkusi atsevišķu miskasti tikai pamperiem, kur tika nesta ārā katru dienu. Ja? Tad es vēl īsti nebiju tik izglītota tajos autiņu biksīšu jautājumos un nesapratu, kā tur ko izdarīt un kur dabūt un tā tālāk. Un
tad es izvēlējos vienreiz lietojamos pamperus. Un tā mana izvēle neņemt to jauno, kas ir ienācis, viņa bija ļoti saprotama, jo, lai pasūtītu tur kaut kādu komplektu, nezinu, Amazonā, 200-300 eiro. Jā, atmaksāsies ar laiku, bet pirmkārt, tie 200-300 eiro uzreiz, un otrkārt, es jau nevaru to preci apskatīt. Es negribu pirkt preci, ko es nekad neesmu redzējusi par tādu naudu. Lūk, ja, piemēram, parastā lielveikalā blakus vienreiz lietojamiem pamperiem būtu audumā autiņbiksītes, varētu pat pastīties, ja tur nopirkt vienu eksemplāru. Tā būtu cita lieta. Bet, ja mana vienīgā iespēja, tagad jau ir drusku labāk, bet gandrīz vienīgā iespēja ir pirkt internetā nezinu ko, un pat nezinu, kā tas būs uz tausti, tad kāpēc, lai kāds racionāli domājošs cilvēks to darītu? Un ir daudz atkritumu plūsmu, kur pašvaldība var pateikt stop, vai mazliet to nobremzēt, vienkārši radot iespējas piedāvāt tās lietas atkārtotai izmantošanai. Tad klasiskā, ko mēs visi zinām, ir bibliotēkas, piemēram, grāmatu bibliotēkas. Tas nav nekas jauns, bet tas ļoti labi darbojas, un tas šķiet tik racionāli, jo grāmatu mēs visticamāk izlasīsim vienu reizi un vairs nekad. Un tad mēs varam dot nākamajam. Un tas ir tāds ļoti, ļoti klasisks un sen visiem zināms aprits ekonomikas piemērs. Es domāju, ka tā ir laba ideja ar audumu autiņbiksītēm. Jā, protams. Bet vai tiešām nevar atrast nekādu pielietojumu vienreiz lietojamām, izlietotām autiņbiksītēm? Viss nonāk uz poligonu un mūža mierā? Vai arī tomēr kaut kādi pārstrādes veidi ir? Es, kad meklēju, atradu, ka Itālijā eksistē pārstrādes rūpnīca, kas esot vienā gadā pārstrādājis 10 000 tonu autiņu. Nav baigi daudz, bet, es mēģināju ar viņiem sazināties un noskaidrot sīkāk, ko tieši viņi tur darīja. Jo man nav skaidrs, kā no turienes var tās kakas un čuras dabūt ārā, lai varētu to materiālu kaut kā lietot. Bet viņi man neko neatbildēja. Man radās tāds iespējas, ka tur ir bijis kaut kāds projekts, ir bijusi ideja, bet īstenībā nekas īsti nav. Vai arī vienkārši nodedzināja tās autiņbiksītes? Arī tāds ir variants, bet nedeg jau labi, slapš. Jā. Slikti deg. Un laiku pa laikam parādās tās domas, ka vajadzētu dedzināt atkritumus Latvijā. Ka tas būs tur baigais siltums būs un viss tur pašiem savs siltumiņš beidzot un baigi labi. Bet paskatieties tajā miskastes saturā. Ir klāt visi tie bioloģiskie atkritumi, kas ir mitri. Nekas tur nedegs. Un arī par atkritumu dedzināšanu, siltumenerģijas iegūšanai. Kā tad būs ar tiem dūmiem, kas no atkritumu dedzināšanas nonāk gaisā un beigās taču tāpat atgriežas pie mums? Tur teorētiskais un praktiskais. Teorētiski ir iespējamas tādas attīrīšanas iekārtas, tādi filtri, kas lielu daļu no šiem dūmiem aizturētu. Protams, jo jaudīgākas attīrīšanas iekārtas, jo dārgāks projekts. Un tad vairāk mums nav lētā siltumenerģija, tad jau mums ir dārgā siltumenerģija. Bet nekas, toties mūsējā. Bet otra lieta ir tāda, ka Eiropas pieredze, ko ir apkopojusi mūsu draugu organizācija Zero Waste Europe, rāda, ka ļoti bieži tas, ko sākotnēji atkritumu dedzinātāji saka, ka kādas būs tās kaitīgo vielu emisijas. Un tas, kādas viņas beigās ir, tas kaut kā atšķiras. Un tad viņiem saka, hei, draugi, bet jums tad nāk ārā vairāk nekā jūs teicāt. Un kaut kā vienmēr tie līgumi tur saslēgti tādi, ka īsti nav skaidrs, kurš tad pie šīs situācijas vainīgs un kas būtu jādara. Jo it kā nav tā, kā teicām, bet arī neteicām, ka būs tā, kā teicām. Apmēram tā. Un, protams, tas jautājums, vai atkritumus dedzināt vai nededzināt, viņš ir šausmīgi sarežģīts, jo tas tā ir, ka viņi ir šausmīgi daudz, un mēs nevaram viņus visus
pārstrādāt un tie poligoni pildās, un tas tā ir. Bet ja mēs esam tik maz darījuši tam pamatam, ko es minēju sākumā, ja mēs esam tik maz darījuši, lai to atkritumu daudzumu mazinātu, tas iniciatīvas ir bijušas praktiski nekādas. Tad sacīt, ka mēs nevaram samazināt atkritumu daudzumu, kāpēc vispār tādas domas, ja mēs pat neesam mēģinājuši? Varbūt pamēģinam, ja sanāk. Protams, tas nav tāds 1 vai 2 gadu jautājums, bet atkritumu dedzināšanā tur ir daudz tādu melno nezināmo vai tādas melnas aizdomas, kaut vai tāds jau par pēdējo gadu klasiku kļuvušais, ka vienā atkrituma dedzinātavas vietā pēc otras Eiropā tiek mērīta dioksīnu koncentrācija vistolās. Dioksīns ir kaut kas tāds, ko mēs negribam, izraisa vēzi un tā tālāk. Un tas tajos dedzināšanas domos varētu būt, bet dedzinātavs saka, nē, nav tur viss tīrs. Bet kaut kā tajās mazajās piemājas vistu saimniecībās, kas ir tuvumā šīm dedzinātavām, visur ir tik paaugstināti tie dioksīna līmeņi tajās olās, ka viņas jau vairs nav derīgas, piemēram, pārtikas tirgošanai. Tās olas vairs nevarētu tirgot, viņas ir bīstamas veselībai. Un kaut kā vienā pēc otra šā te gadās. Čaļi teica, ka viss būs kārtībā, bet kaut kā tur nesanāk. Un tur vēl ir tā problēma, ka tur ir noteikts, kad un kā būtu jāmēra. Tur, piemēram, dedzinātāji saka, jā, mēs tur arī veiksim monitoringu, mērīsim, kādas tur ir kaitīgo vielu emisijas, mēs to darīsim katru dienu 12:00. Var jau uztaisīt tā, ka 12:00 tur tiešām ir mazas tās emisijas, bet sākot no 12:05 tik dragā. Un ir tur ļoti daudz tie jautājumi par to, kā notiktu tā dedzinātava, kā tiktu mērīts, vai tiešām nav vairāk kaitīgo vielu emisiju nekā solīts, un pats galvenais, ko darīs tad, ja izrādīsies, ka ir gan vairāk. Un uz šiem jautājumiem jau nesavāksi tos dūmiņus, kas izgājuši ārā. Tas ir diezgan sarežģīti, jā. Tas ir tādā zinātniskās fantastikas līmenī ir iespējams, bet reāli nē. Un uz šiem jautājumiem kaut kā tās atbildes nedodas rokās. Noslēgumā, lai mūsu podcasts nekļūst pārāk garš un apnīkošs, un lai jaunieši, protams, to noklausās, jautājums, vai jūtat kādas aprites ekonomikas ieviešanas problēmas pilsētās un lauku reģionos, salīdzinot gan pilsētas, gan laukus? Ja mums jārunā par tām atšķirībām, es teiktu, ka es ļoti izjūtu to, ka lauku reģionos bieži vien piedāvātie pakalpojumi, saprotam iemeslu dēļ, ir mazāk nekā, piemēram, Rīgā vai citās lielākās pilsētās. Piemēram, man dzīvojot Rīgā, gājiena attālumā ir vairākas vietas, kuras var mazo elektroniku izmest. Vai gājiena attālumā ir vairākas aptiekas, kuras varu izmest, piemēram, tos pašus medikamentus. Paracetamolu. Piemēram, 20. gada paracetamolu. Vai gājiena attālumā man ir vairākas nomas iespējas kaut kādām precēm, ko citādi varbūt man nāktos pirkt. Tāpat man arī tuvāk ir kaimiņi, no kuriem es varu kaut ko aizņemties. Ja es varu kaimiņam paprasīt urbi, jo man vajag vienu caurumu sienā izurt, ja viņš man ir tā kā aiz durvīm tas kaimiņš, tad es aiziešu. Bet, ja man pie tā kaimiņa jābrauc tur kaut kādu vēl 10 kilometri, tad jau labāk sagādāt pašam savus kaut kādus instrumentus, nevis tur vazāties apkārt. Arī no vides viedokļa, tur vazāties apkārt, lai kaut kādas lietas mainītu, tur kaut kādā mirklī vairs nav baigi racionāli. Bieži vien arī mazajos lauku veikaliņos iespējas iegādāties pārtikas produktus tur tādā, nevis šitādā iepakojumā ir stipri ierobežotas.
Un tas ir tas, kas, kur būšana reģionā ar mazu iedzīvotāju daudzumu, kur tas patraucē. Tur mēs varam runāt par ļoti dažādiem servisiem. Nezinu, es pieņemu, ka arī tā pati īstermiņa autonoma reģionos ir krietni sarežģītāka nekā Rīgā. Bet ir viena lieta, kur reģioni pamatīgi ieliek lielajām pilsētām. Un tā ir bioloģisko atkritumu pārstrāde, sauksim to tā. Es pieļauju, ka arī daudziem no mūsu jauniešiem, tiem, kas dzīvo lauku mājās, tas neliekas nekas īpašs un ir pilnīgi loģiski, ka tie zaļie atkritumi, pārtikas atkritumi tiek kompostēti vai arī citos gadījumos atdoti cūkām, vistām, sunim. Var sakot, tā vispār nav nekāda problēma. No visa mūsu radītā atkrituma daudzuma tādā vidējā mājasemniecībā 3/3 daļa apmēram ir šie bioloģiskie atkritumi. Cik mēs saražojam? Vidēji 478 kg gadā mājasemniecībā. Un apņēmīgi šo atkritumu daudzumu audzējam. Katru gadu nāk savu 10% klāt, kas ir beigās sanāk liels pieaugums un tie skaitļi rāda, ka mēs nemaz negrasāmies neko mazināt, kas ir ļoti žēl. Bet jā, reģionos ir ierasts, ka kompostēšana ir pilnīgi normāla prakse, un tagad klibojot lielās pilsētas mēģina ieviest bioloģisko atkritumu šķirošanas, savākšanas un pārstrādes sistēmas, kas, protams, ir grūti, jebkuru šķirošanu uzsākt ir ļoti sarežģīti, bet ņemot vērā to, ka tā ir tā 3/3 no visa, ir ārkārtīgi svarīgi to izdarīt, lai mēs kaut kā varētu mazināt to radīto atkritumu daudzumu. Bet ņemot vērā to, ka cilvēki reģionos tiešām kompostē vairāk, ja mēs tagad tā saskaitītu, piemēram, cik es atkritumus dzīvojot Rīgā, kur nav bioloģiskās atkritumu šķirošanas šobrīd pie manas mājas. Cik es radu vai kāds no jums, kas dzīvo lauku mājās? Visticamāk, ar visu to, ka man ir daudz plašākas dažādas servisu iespējas, dzīvojot Rīgas centrā. Ar visu to es domāju, ka es saražotu vairāk, jo es sadzīves atkritumos metu bioloģiskos atkritumus, ko man nav kur izbarot. Atskaitot tās reizes, kad vīrs ir gatavs apēst jebkādas pārtikas atkritumus, tad tomēr tik daudz viņš arī nevar apēst, lai to nosaktu. Tā kā jā, tur reģioni ir priekšā visiem pārējiem un tur ir ko mācīties. Skaidrs, ka mēs Rīgu nevaram pārvērst daudzdzīvokļu namus, mēs nevaram pārvērst par lauku mājām. Ja? Tas ir ļoti specifiski, ka lauku mājās kompostē. Bet pastāvētu tāda iespēja, ka, piemēram, tā vietā, lai mēs pat tur vadātu tos atkritumus šurpu turpu, pagalmā būtu komposta kaste, kurā, piemēram, visi kaimiņi kompostē. Vismaz tie čaklākie. Tad to kompostu visticamāk varētu izmantot gan apzaļumošanai un tā tālāk, jo savā kompostā tu tos saltiņus nemetīsi. Kaut kādā lielajā miskastē, kāda starpība. Jā, paldies par izzinošo jauko sarunu. Paldies!